Šie dūmi uz horizonta nav negadījums. Tas nav rūpniecisks ugunsgrēks. Tas ir liels Kuveitas tankuģis vārdā Al-Salmi, kuru Irānas drons ir trāpījis un aizdedzinājis, kamēr tas bija noenkurots Dubajas ūdeņos. Paskaties uz šo caurumu korpusā. Šis kuģis nemēģināja izlausties cauri nevienai kara zonai. Tas stāvēja uz vietas, bija noenkurots drošībā. Vai vismaz tas domāja, ka ir. Un tomēr tas tika uzbrukts. Bet Al-Salmi stāsts nav tikai par uzbruktu kuģi. Tas ir par kaut ko daudz lielāku. Tas ir par veselu pasauli, kas to neapzinoties ir likusi visu savu izdzīvošanu viena šauruma rokās. 34 kilometri. Un, kad šis šaurums tika bloķēts, pasaule atklāja, cik tā ir trausla. Jo tāda ir jaunā realitāte Ormūzas šaurumā. Šī jūras josla ir tikai 34 km plata šaurākajā vietā, pa to pārvietojas 20% visas pasaules naftas. Tas, kurš kontrolē šo koridoru, kontrolē pasaules enerģiju, un šodien šo koridoru kontrolē Irāna. Nav svarīgi, kur atrodas jūsu kuģis. Nav svarīgi, ko jūs pārvadājat. Ja Irāna nolem, ka jūs netiksiet cauri, jūs netiksiet cauri. Un ja jūs mēģināsiet, Al-Salmi parāda, kas notiek. Bet tas, ko gandrīz neviens vēl nestāsta, ir tas, ka darot to, Irāna iespējams ir pieļāvusi lielāko kļūdu savā vēsturē. Jo šis gājiens, kas izskatās pēc Irānas varas virsotnes, patiesībā pātrina tieši to, no kā valsts visvairāk baidījās. Skatieties, pirms kara apmēram 110 kuģi katru dienu šķērsoja Hormuzas šaurumu. Šodien šis skaits ir samazinājies līdz mazāk nekā 10. Gandrīz 2000 kuģi stāv uz vietas gaidot abās šī ūdens koridoru pusēs, kas pēkšņi ir pārvērties par kara zonu. Naftas cena pārsniedz $126 par bareli. Valstis otrā planētas pusē ievieš degvielas normēšanu. Filipīnas ir izsludinājušas nacionālo enerģētikas ārkārtas stāvokli. Pakistāna bija tik izmisusi, ka vienojās ar Irānu par tiesībām kuģiem šķērsot šaurumu un svinēja to, it kā būtu uzvarējis karā. Izskatās pēc pilnīgas Irānas uzvaras. Izskatās, ka tas ir brīdis, kad gadu desmitiem ilgie draudi beidzot ir pārvērtušies reālā varā. Taču pastāv nerakstīts likums, kas atkārtojas visā vēsturē. Likums, ka tad, kad valsts izmanto savu lielāko ieroci, tā atklāja tieši to, kur ir ievainojama. Un Irāna tikko parādīja pasaulē precīzu karti, kā padarīt to nebūtisku. Šeit ir detaļi, ko lielākā daļa cilvēku vēl nav pamanījuši. Irāna nav slēgusi šaurumu. Irāna pārvērta šaurumu par biznesu. Netālu no Larakas salas, Irānas ūdeņos, revolucionārā gvardija izveidoja īpašu pārejas koridoru. Kuģiem, kas vēlas šķērsot, ir jāiesniedz pilns kravas saraksts, katra apkalpes locekļa vārds un galamērķis Irānas militāra personu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Viņi saņem atļaujas kodu. Viņus pavada militārs kuģis. Un daži maksā par šķērsošanu. Ziņotā summa ir $2 miljoni par vienu pāreju, kas tiek maksāta juāņās, Ķīnas valūtā. Jo Irāna nevar izmantot dolārus. Starptautiskās sankcijas to liedz. Irānas parlaments pašlaik apspriež likumu, lai padarītu šo nodevu pastāvīgu un oficiālu. Kāds parlamenta deputāts atklāti teica, mēs garantējam šauruma drošību. Tāpēc ir dabiski, ka kuģi par to maksā. Es nezinu, vai tu pamanīji, kas šeit notiek, bet tam, ko Irāna dara, ir savs nosaukums. To sauc par izspiešanu. Tas nozīmē naudas izspiešanu ar spēku, izmantojot draudus kā spiediena līdzekli. Un to aizliedz starptautiskās jūras tiesības. Bet Irāna tāpat to dara. Un daudzas valsts maksā. Šeit ir interesanta vēsturiska paralēle. 2000. gados Blockbuster piemēroja tik augstas kavējuma soda naudas, ka paši klienti sāka meklēt alternatīvas. Tieši tas pavēra ceļu Netflix. Tieši atkarības monetizēšana bija tas, kas iznīcināja monopolu. Irāna dara to pašu ar Hormuzas šaurumu. Jautājums, kas paliek gaisā, ir vienkārši. Vai ir kāda izēja, kas nav atkarīga no sarunām ar Irānu? Vai ir veids, kā padarīt šo nodevu pilnīgi bezjēdzīgu? Atbilde ir jā. Un tā tiek būvēta tieši tagad. Kad jūs skatāties uz reģiona karti, kaut kas uzreiz piesaista uzmanību. Musandamas pussala, kas atrodas Omānas pašos ziemeļos, izvirzās Hormuzas šaurumu virzienā kā nazis, kas vērsts uz ziemeļiem. Un starp Persijas līci un Omānas līci šajā punktā ir tikai dažu 10 kilometru plata zemes josla. Ideja, kas sāk izplatīties sociālajos tīklos, ir vienkārša. Izurbī šo zemes joslu.
Izro kanālu. Kuģi iziet no Persijas līča tieši uz Omānas līci, nešķērsojot šaurumu, nešķērsojot Irānas ūdeņus, nemaksājot nodevas nevienam. Ideja kļuva tik populāra, ka bijušais ASV pārstāvju palātas priekšsēdētājs pat dalījās ar priekšlikumu izrakt šo kanālu, izmantojot kodolbumbas. Priekšlikums bija joks. Bet viņš to nesaprata un pārpublicēja, it kā tas būtu nopietni. Problēma ir tāda, ka Musandams kanāls, kas kartē izskatās skaisti, praksē ir īsts murgs. Tie kalni, ko tu tur redzi, ir Hadžaras kalni. Tās sasniedz 3000 metru augstumu. Šis iežu veids ir viens no cietākajiem akmeņiem pasaulē. Tā izveidojusies miljoniem gadu ilgā spiediena rezultātā zemes dzīlēs. Lai liels tankuģis varētu izbraukt, kanālam būtu jābūt vismaz 25 metrus dziļam un 200 metrus platam. Būtu nepieciešams simtiem slūžu, milzīgas konstrukcijas, kas darbojas kā vārti ūdens līmeņa regulēšanai, līdzīgi kā Panamas kanālā. Un izmaksas varētu sasniegt $300 miljardus. 300 miljardi. Tas būtu tas pats, kas uzbūvē gandrīz 60 Panamas kanālus. Tā ir vairāk naudas nekā daudzas valstis saražo veselu gadu laikā. Tā ir absurda summa projektam, kuram, kā redzēsim, būtu vēl daudz nopietnāka problēma par izmaksām. Bet visnopietnākā problēma nav nauda. Tā ir cita problēma. Hormūza šaurums ir 34 km plats. Kanāls būtu iespējams 200 metrus plats. Jo šaurāks koridors, jo vieglāk to bloķēt. 2021. gadā viens vienīgs kuģis iestrēga Suecas kanālā un paralizēja globālo tirdzniecību uz 6 dienām. Kanāls caur Musandamu būtu ideāls mērķis jebkuram uzbrukumam, raķetei, dronam vai vienam nepareizi novietotam kuģim. Tātad grandiozais kanāls caur Musandamu ir visdramatiskākais risinājums. Taču tas ir tālu no steidzamākā risinājuma. Kamēr pasaule debatē par šo gadu desmitiem ilgo projektu, cita sacensība jau ir sākusies. Tā ir ātrāka, praktiskāka un jau sniedz rezultātus. Persijas līča valstis negaida. Un tas, ko zina tikai rētais, ir tas, ka viņi jau 10 gadu ir sākuši būvēt izeju. Klusumā, bez virsrakstiem, bez pasaules uzmanības. Saudārābijai ir naftas vats, ko sauc par petrolīnu. Naftas vats ir milzīga caurule, kas aprakta zemē un pārvadā naftu lielos attālumos, gluži kā vēna pazemē. Tā garums ir 1200 km. Tas sākas naftas laukos valsts austrumos un nonāk Jambu ostā pie Sarkanās jūras. Otrā pussaules pusē, pilnīgi ārpus Hormuza šauruma sasniedzamības. Šī naftas cauruļvada izbūve neradās no zila gaisa. Tas tika uzbūvēts 80. gadu karu laikā, kad Irāna jau pirmo reizi draudēja slēgt šaurumu. Gadu desmitiem tas palika otrajā plānā. Šodien tas darbojās ar maksimālo jaudu – 7 miljonu barelu dienā. Un šeit ir detaļa, ko gandrīz neviens kanāls tev nepateiks. Šīs naftas vats 45 pastāvēšanas gadu laikā nekad nebija darbojies ar pilnu jaudu. Nekad. Pirmo reizi vēsturē tas notika 2026. gada 11. martā, dažas nedēļas pēc šī kara sākuma. Apvienotie Arābu Emirāti iet savu ceļu. 360 km garš naftas vats, kas sākas iežems naftas laukos un ved tieši uz Fudžeiras ostu Omānas līcī, arī ar maksimālo jaudu. Un Horfahānas osta, kas tieši atverās uz okeāna, nešķērsojot šaurumu, jau uzņem kuģus un eksportē naftu uz visu pasauli, neprasot atļauju nevienam. Tas nozīmē, ka, kad Irāna slēdz šaurumu, domājot, ka visa pasaule ir tās rokās, tā nebija ņēmusi vērā vienu lietu. Persijas līča valstis jau 10 gadu iepriekš bija uzbūvējušas pirmos izejas posmus. Taču šie esošie ceļi nav pietiekami. Vēl daudz, kas pietrūkst. Un tieši šeit nāk klajā kaut kas, kas notiek tieši tagad šajā brīdī, ar ātrumu, kādu pasaule reti ir redzējusi infrastruktūras būvniecībā. Tiek apspriesti jauni naftas vadi starp Kuveitu un Emirātiem, starp Irāku un Emirātiem, starp Kataru un Emirātiem. Katra jauna savienojuma būtība ir vienkārša. Vēl viena valsts, ko Irāna vairs nespēja turēt par ķīlnieku. Katrs barels, kas atrod alternatīvu ceļu, ir barels, kam vairs nekad nebūs jāmaksā Irānas nodevu. Un ir priekšlikums, kas var pilnībā mainīt spēles noteikumus. Bez kalniem, bez $300 miljardiem un bez gaidīšanas veselu paudzi. 116 km garš koridors, kas savieno Šardžu Persijas līcī ar Fudžeiru Omānas līcī. Šis koridors šķērso Hajeras kalnu zemāko punktu. Bez milzīgām slūžām, bez nepieciešamā dziļuma lielajiem naftas tankuģiem.
Naftas vadu un ceļu koridors, kas pārvērst Fudžeiru par lielāko enerģijas eksporta centru pasaulē. Tās aplēstās izmaksas – $4 miljardi. Ja salīdzina to ar 300 miljardiem grandiozā kanāla, tas ir gandrīz nenozīmīgi. Un ja salīdzinām ar krīzes izmaksām, kas jau iznīcina veselas ekonomikas. Nu, tas ir steidzami. Bet tagad man tev jāpastāsta kaut kas, par ko gandrīz neviens nerunā. Kaut kas, kas ietekmēs tevi, un tam nav nekāda sakara ar degvielas cenām. Padomā par maizi, ko tu pērc, par rīsiem, kukurūzu, jebkuru pārtiku, kas nāk no lauksaimniecības. Lai visu to saražotu, lauksaimniekiem ir nepieciešams mēslojums. Mēslojums ir tas, kas baro zemi un liek augiem augt ātrāk un stiprāk. Bez mēslojuma raža samazinās. Ja raža ir mazāka, pārtikas cenas pieaug. Un tad problēma nonāk uz ikviena galda. Ne tikai tiem, kas dzīvo tuvajiem austrumiem. 1/3 no visiem pasaulē pa jūru pārvadātajiem mēslošanas līdzekļiem iziet caur Hormuza šaurumu. Persijas līcis saražo no 1/3 līdz gandrīz pusē no pasaulē ražotās urīnvielas. Urīnviela ir visbiežāk izmantotais mēslojuma veids pasaulē, kas tiek ražots no dabas gāzes. Un bez tās lauksaimniecības kultūras vienkārši neaug tā, kā tām vajadzētu. Urīnvielas cena kopš krīzes sākuma jau ir pieaugusi no mazāk nekā $500 līdz vairāk nekā $700 par tonu. Un šis brīdis ir pats sliktākais iespējamais. tieši tagad ziemeļu puslodē ir stādīšanas sezona. Lauksaimniekiem tuvākajos mēnešos ir jāiegādājās mēslojums, lai nodrošinātu gada beigu ražu. Ja viņi to nespēs, pārtikas cenas 2026. un 2027. gadā pieaugs tādā veidā, kas ietekmēs ikvienu. ANO jau par to ir brīdinājusi. Valstis no visiem kontinentiem ir atkarīgas no šī eksporta. Indija, kas ir lielākā rīsu eksportētāja pasaulē, samazina mēslojumu ražošanu, jo dabas gāze ir kļuvusi pārāk dārga. Brazīlija, lielākā sojas ražotāja pasaulē, importē gandrīz visu mēslojumu, ko tā izmanto. Veselas Āfrikas un Dienvidāzijas valsts, kurām gandrīz nav rezervju, ir starp visneaizsargātākajām. Un pasaulē nav uzkrāts mēslojuma rezerves, kā tas ir ar naftu. Kad tas beidzās, tad beidzās. Ir ne vairāk kā 3 mēnešu laika posms, pirms tas sāk izpausties kā reāls pārtikas ražošanas kritums. Un pulkstenis tikšķi, planētas otrā pusē, Āzija reaģē uz šo krīzi tādā veidā, kā neviens nebija gaidījis. Īstermiņā viņi atgriežas pagātnē. Japāna, Dienvidkoreja un Taizeme atkal iedarbina ogļu elektrostacijas, kuras bija slēgtas. Tas ir netīri, tas ir dārgi, tas ir solis atpakaļ klimata ziņā. Bet tas ir tas, kas viņam šobrīd ir. Kā jūs redzat, šī krīze pātrina pārmaiņas, ko gadiem ilgi centieni aizsargāt vidi nav spējuši pātrināt. Vietnama ir noslēgusi līgumu ar Krieviju par savas pirmās atomelektrostacijas būvniecību. Malaizija apsver to pašu. Ķīnā tiek būvēti 10 reaktoru. Un elektrisko automašīnu pārdošana, kas jau iepriekš pieauga, pie šādām naftas cenām visticamāk pieaugs vēl straujāk. Visironiskākais šajā visā ir tas, izmantojot savu galveno ieroci, Irāna virza pasauli tieši tajā virzienā, kas ilgtermiņā visvairāk kaitē tās pašas svarai. Jo pasaule, kas arvien mazāk ir atkarīga no naftas, ir pasaule, kuru arvien mazāk uztrauc tas, kurš kontrolē Hormuza šaurumu. Lielākais Irānas zaudējums varbūt nenāks no bombardēšanas. Tas varbūt nenāks no militāras operācijas, jūras blokādes vai ANO rezolūcijas. Tā var nākt no ekskavātora, no naftas cauruļvada, kas aprakts tuksnesī, no ostas, kas uzcelta tālu prom no Irānas. Un iespējams svarīgākā mācība no šīs krīzes nav par Irānu. Tā ir par mums. Par to, cik bīstami ir ļaut miljardu cilvēku likteni būt atkarīgam no 34 kilometriem ūdens. Pasaule šo mācību apguva visdārgākajā veidā, un tagad tā steidzas, lai nekad vairs to nebūtu jāmācās. Al-Salmi joprojām atrodas tur, Dubajas ūdeņos, ar 2 miljoniem barelu naftas uz klāja, kas nevar izkļūt. Šīs attēls, pilna kuģi, kas stāv uz vietas un nevar kustēties, ir ideāls kopsavilkums tam, kas šobrīd notiek pasaulē. Un iespējams tas ir arī kopsavilkums tam, kas drīz mainīsies. Dažus karus uzvar ar bumbām. Šis, iespējams tiks uzvarēts ar naftas vadiem. Tagad es gribu zināt tavu viedokli. Vai tev šķiet, ka šie alternatīvie maršruti būs pietiekami, lai atņemtu Irānai varu pār šaurumu? Atstāj savu viedokli komentāros. Ja šis video tev atklāja kaut ko jaunu, padalies ar kādu, ka mani tas būtu jāzina. Un abonē kanālu, lai nepalaistu garām to, kas vēl būs. Uz tikšanos!